Liela sabiedrības daļa vēl joprojām nesaprot un neapzinās, ka cilvēku izveido bērnībā viņa vecāki. Visas tavas rīcības, darbības, tas, kā tu domā, kā tu veido attiecības, vai tu dzer, vai tu nedzer, vai tev gribas aizmirsties, pārēdoties un tam līdzīgi. Viss tas tika izveidots tad, kad tu biji maziņš. Vecāki tevī sēja šos te uzvedības patērnus, pārliecību par sevi, par pasauli, par to, kā lietām jābūt. Un tagad, kad tu izaudz liels vai liela, un tu esi pazudusi, vai pazudis, un tu nemāki veidot attiecības, un viss brūk un plīst, un tev rauj jumtu nost, un tu nesaproti, kas notiek, tad visa pasaule skatās uz to situāciju, un vēl pasaka, paskatieties, vai ne, kā vecāki mēģināja šito briesmoni audzināt, un nekas nesanāca, nu. Kāds nepateicīgs briesmonis vai kāda nepateicīga meita, vai ne? Bet tā pasaule, tā sabiedrība jau, redziet, paši nesaprot to, ka ne jau tā meita vai tas dēls ir vainīgi pie tā visa. Jā, tagad, kad viņi ir lieli, tad viņiem ir jāuzņemas par to atbildību par visu to situāciju, un tikai tad viņi spēja savu dzīvi mainīt. Bet ne jau viņi ir atbildīgi par to, ka viņi tādi iznāca. Tā ir tieši vecāku atbildība. Un bieži vien tas, ko mēs redzam it kā nevainīgu darbību, ja, no vecāku puses, tur, ka viņi māca bērnam būt paklausīgiem, tagad nerunā, tagad pieaugušie runā, ja, klausi skolotāji nerunā pretī. Tas viss var šķist kā tāds, normāls, vai ne, esam, mēs taču mācam bērniem, kā būt labiem sabiedrības locekļiem, vai ne? Bet īstenībā vienīgais, kas tiek nodarīts, bērns pieņem par sevi, ka viņš ir nenozīmīgs, ka viņam nav vara vispār nekāda, nenoteikšana šajā pasaulē. Finālā izveidojas tāda situācija, ka viņam nav pat savas gribas vai savu domu, nespēja pieņemt plānus, vispār lēmumus. Un tad cilvēks ir pazudis, viņš mēģina aizmirsties. Un atkarībā no tā, cik daudz vai maz viņš tika nozobāts bērnībā, viņš ir vairāk vai mazāk pazudis šajā dzīvē, vai ne? Un bieži vien tie šķietamie bez vainas nabaga vecāki īstenībā paši ir tie briesmoņi un zombētāji, kas veido šo nākamo paudzi tādu, kādu viņi ir. Un no kurienes viņi savukārt tādi nākuši? Viņu vecāki, mūsu mīļās omītes un opīši, arī to ir visu darījuši. Jo neviens nemācēja tajos laikos bērnus audzināt. Nezināja, kā tas ir. Un bieži vien arī nezina vēl mūsdienās. Un tādējādi veidojas nākamā paudze ar pazudušiem cilvēkiem. Tātad par to ir stāsts. Par to, ka vecāki, vai arī tur audžu vecāki, vai omītes un opīši, ja, tie ir, kas audzina bērnus. Tie ir vistiešākā mērā atbildīgi par to, kāda cilvēka iznāk. Un kauns un negods. Jā, kauns un negods nevis ir par to, kā tur tā meita vai dēls uzvedas, bet drīzāk kauns un negods ir par to vecāku galvām, kādu viņu cilvēki ir izaudzinājuši, nesaprotot, ko vispār paši ir izdarījuši.